Čau, mans vārds ir Kristīna, un man ir prieks tevi redzēt manā kanālā. Kā jau tu redzi pēc nosaukuma, šodien manā kanālā ir humpalu haul, humpalu ķēriens, plus es vēl, atšķirībā no pagājušajām reizēm, uzmērīšu šīs visas drēbes, lai jūs redzat, kā viņas izskatās. Un šķiet, ka man ir neliela problēma. Kā arī jūs jau noteikti zinat, tie cilvēki, kas ir bijuši jau šajā kanālā, ka man ir tāda lieta kā šautauti, un šīs dienas šautauts tiek šim cilvēkam. Es ceru, ka tu esi priecīgs, un ja arī tu vēlies tikt manā nākamajā šautautā, tad tev ir vienkārši jāabonē mans kanāls, jāspiež like šim video, un kā jau saprotams, jāiekomentē kaut kas apakšā, lai es zinu vienkārši, ka tu arī vēlies piedalīties. Un kas to lai zina, varbūt tieši tu tiksi manā nākamajā šautautā. Un noteikti, ja tev patīk šis video, tad svied like, kā arī abonēt, ja tu to vēl neesi izdarījis. Pirmā lieta man jau ir virsū. Tas ir vienkārši parasts šāds te lencīšu, nav gluži lencīts, biezu lencīšu krekliņš, un viņš ir vienkārši uz strīpiņā. Te apakšā ir tāds tā kā vēl viens krekliņš. Jo šis tā kā virsū ir kā kroptopiņš, un tad apakšā ir vienkārši krekliņš. Kā redzat, viņa ir diezgan pagara, diezgan brīvi krītoša, jo man ir diezgan daudz brīvās vietas vēl. Upsī. Kā jau redzējāt, krekliņš man virsū izskatās diezgan labi, diezgan vienkārši. Man šķiet ļoti forši pievilkt vienkārši pie biksēm vai pie svārkiem. Var no viņu uztaisīt gan ikdienišķu izskatu, gan arī tādu kā office sievietes izskatu. Un man šķiet vienkārši tāds jauks un smukiņš krekliņš. Lūk, šis ir nākamais. Tas ir vienkārši lencīšu krekliņš, šis tiešām ir lencīšu krekliņš. Es nezinu, vai tā ir pareizi, bet es esmu dzirdējis, ka cilvēks saka, ka tās ir spageti lencītes. Lūk, šāds te nav īpaši nekas, vienkārši ar strīpiņām. Un man vienkārši likās, ka viņš izstāsta diezgan smuki. Man ļoti patika arī krāsas, jo man šķiet, ka viņas nav nekādas košās. Un man šķiet vasarā vienkārši pie baltām vai melnām biksēm būs vienkārši super. Man šķiet, ka šis ir viens no maniem mīļākajiem pēdējā laika pirkumiem, jo šis krekliņš ir vienkārši, bet viņš ir tik smukiņš. Vienīgā problēma, kas man šobrīd rodās, es nevaru nekādi viņu ielikt tā, kā viņš man būtu ērti, jo man visu laiku uzraujas uz krūtīm, bet es zinu, ka viņu var salikt smuki, jo veikalā man tas sanāca. Es nezinu, kāpēc tagad vienkārši nesanāk. Es droši vien esmu pavilkusi pārāk augstu vai pārāk zemu. Bet jā, jūs apmēram redzat, kāds viņš ir. Tiešām jābūs ļoti forši vasarā viņu uzvilkt. Vienkārši parasts, ērts, foršs krekliņš. Tad nākamā lieta ir tāda lieta, ko es šķiet nekad neesmu nesājusi. Tas ir tā krekliņš, bet viņš ir tāds tiešām dīvains. Tā kā labā ziņā dīvains. Un lūk, šāds te. Kā redzat, viņš nav vienkārši parasta auduma, bet viņš ir tāds tā kā savilkts. Man šeit vienu brīdi bija riktīgi trendā tādi, bet, nu jā, par cik es trendam ļoti aktīvi sakoju līdzi, tad man tāds krekliņš ir tikai tagad. Un es viņu nopirku, jo man šķita, ka man šeit vienkārši varētu viņu pievilkt pie kaut kādiem džinsiem vai arī ar augsto jostu melnām biksēm un pievilkt vienkārši klāt jaciņu džinsa, un man šeit vienkārši iztīsies diezgan labi. Un jā, lūk, šis tā man šķiet izskatās smuki. Varēja būt vēl nedaudz mazāks izmērs par vienu, jo tad būtu vairāk pieguļoši, ja man ir bišķi brīvā vieta, kuru būtu forši, ja būtu aizņemta. Bet man šķiet, ka izskatās ļoti labi. Un man ļoti patīk arī tas, ka šeit galā nav taisns griezums, arī piedurknēs ir tieši tas pats. Tā kā lūk. Kā jau redzējāt, man viņš sēdē virsū arī ļoti labi. Būtu foršāk, ja viņš būtu varbūt izmēru mazāks, jo tad viņš vairāk būtu pieguļošs, tad būtu tiešām pieguļošs. Bet jā, man arī patīk, ka viņš nav tāds tā kā garais krekliņš, bet viņš ir nedaudz tā kā apgriezt, nav gluži kroptopiņš, bet kaut kas uz to pusi. Man man ir tik daudz lietu, ko rādīt, un es vienkārši skatos, cik daudz viņam ir nofilmēts, cik daudz minūtes, un vienkārši es nezinu, man šeit, ka man slikti ap sirdi paliks. Nākamā lieta ir lieta, ko jūs jau noteikti varējāt redzēt manā Instagramā. Es centīšos ielikt bildi šeit. Ja nesanāk, tad jūs varat vienkārši apciemot mani Instagram, kas ir @Kristīna D. Tāpēc, jā, droši piesakojiet, paskatieties, kas tur labs ir.
Un tas ir šāds te crop topiņš. Ak, Dievs, kā lai es viņu jums loģiski parādu, lai jūs varat saprast, kas tāds ir, pirms es viņu rādu. Man šeit, es vienkārši parādīšu, kā viņš izskatās uz manis, un jūs visu sapratīsiet. Man šeit līdz, ko šis krekliņš ir virsū, viņš uzreiz vienkārši izskatās pilnīgi savādāk. Un lūk, šādi viņš izskatās. Man ļoti patīk šis lielais volāns, jo bez viņam vienkārši šis nebūtu tāds krekliņš. Kā tad viens plecs ir pilns, otrs ir ar vienkārši lēncīti. Un arī no aizmugures man šeit izskatās ļoti labi, nav nekur nekas tāds pliks vai, es nezinu, vienkārši. Un jā, šo jūs redzējāt manā Instagram postā, par kuru es jums jau teicu. Un jā, man šeit ir ļoti labs krekliņš. Kā jau redzējāt, diezgan interesants. Man ļoti patīk, ka viena puse ir atsekta vaļā, otra ir tāda aizpildīta. Nākamā lieta vispār nav man baigi raksturīgā lieta, bet tas ir šāds te krekliņš. Un man vispār nepatīk šīs te rokas, kas ir apgrieztas, tā kā šeit. Tā kā man īstenībā viņi tādi nepatīk, tie krekliņi. Man tādi ļoti maz. Man patīk, ka ir vienkārši tievās lencītes, tās spagetī lencītes, vai arī tas uzreiz ir tēkrekliņš. Man nepatīk šitas, jo man šķiet, ka rokas izstās ļoti apaļas. Un man tā šķits vienmēr, tāpēc es baigi izvairos no tādiem krekliņiem. Bet šis ir tāds caurspīdīgi. Vasarā būs ļoti forši pie kādas varbūt jaciņas vēsākā dienā vai siltākā dienā, vienkārši pie šortiem, pie svārkiem. Pat pie biksēm viņš šķiet ļoti forši izskatīsies. Un lūk šis te. Man šeit viņš arī nedaudz ir par platu, kā jau teicu. Bet man šķiet, ka vasarā būs kā reiz. Vienīgais, ko es varu jums ieteikt, ja jūs pērkat līdzīgi tipu krekliņus, padomājiet par to, lai apakšā kaut ko pavilktu. Jo es nezinu, kā jums man prasās nedaudz vairāk privātumu, jo šobrīd apakšā ir tikai krusturis un viņš diezgan spīd cauri. Kamerā to pat netik labi var redzēt. Kā jau redzējāt, viņš ir tāds brīvi krītošs krekliņš, bet ļoti smuks. Tad nākamā lieta bija tāda, par ko es diezgan aizdomājos, kad es viņu pirku. Bet es nolēmu, ka nē, es viņu nopirkšu, jo man šķiet, ka gan jau es viņu izmantošu. Un tā ir šāda te blūzīte. Man uzreiz vienkārši iekrita acīs tas, ka viņai ir šie te volāniņi. Un man vispār ļoti patīk volāni, visādi kruzulīši, kaut kādi vienkārši ķiņķēziņi virsū blūzītai. Es nezinu, man viņa vienkārši uzreiz liekas daudz skaistāka un daudz sievišķīgāka. Šeit te vēl ap kaklu ir šādi te savilkti. Es nezinu, kā viņi sauc. Atvainojos, bet man likās ļoti smuki. Plus es nezinu, vai jūs to varēsiet saskatīt, bet pie rokām, pie daļas, kur sākas rokas, tad ir šādi tā kā caurmiņu uztaisīti. Tā kā visa šī blūzīte ir viss cauri ar kaut kādiem rakstiem, ar kaut kādiem volāniem. Un jā, man likās ļoti skaista, vasarīga man šķiet. Kā jau teicu, šis man ir par lielu, stipri par lielu. Man viduklis ir šeit. Bet es nezinu, kāpēc man ir sajūta, ka es varu kaut kā viņu nesāt tā, lai viņš izskatās labi, jo man šeit arī tagad uzvilkts, viņš izskatās ļoti labi, nav nekādas vainas. Kā redzējāt, viņa man ir diezgan brīva, bet man šķiet, ka es kaut ko tomēr spēšu sadomāt un likšu izskatīties viņai burvīgi. Nākamā lieta ir šāds te krekliņš, un kā to nosauc drauga māsa, tas ir dvielis. Bet man likās smuks. Es zinu, ka šis modē bija pirms gadiem 2, man šķiet, bet pirmkārt man patika šī zilā krāsa. Man likās ļoti skaista, man patika ziedi virsū. Un man ļoti patika šīs te rokas, kuras paliek platākas, un šeit ir šis striķīts, ar kuru var uzsēt bantīti. Šis ir 16. izmērs. Man viņa ir par lielu. Izmēru 2 pat es teiktu, jo man ir 12, 14 kā kuram brendam. Un jā, man vienkārši likās, ka viņa ir riktīgi smukā. Jūs jau redzat, ka es viņu esmu pilkus, man viņa ir bijusi ielikta biksēs. Un man šķiet, ka vispār izskatās viņa uz manis ļoti labi. Te man šķiet tiešām jauks virsū, kad uzvelku, es tiešām redzu, kāpēc es viņas izvēlējusies. Man ļoti patīk šīs te rociņas, un man patīk pats krekliņš.
Aizmugurē nav nekādu puķīšu, ir tikai pašā priekšā. Un, jā, šis viennozīmīgi ir kaut kas tāds, ko es velku tikai tad, ja es ielikusi iekšā biksēs, jo līdz ko viņš ir ārā, man šķiet, viņš zaudē visu savu būtību, tad es tiešām izskatos pēc virtuves dvieļa, bet līdz ko es ielieku biksēs, man šķiet, viņš paliek jaukāks, izskatās arī uzreiz, ka man ir viduklis, viņu var kaut kur manīt, un jā, ļoti, ļoti smukiņš tāds. Redzējāt, tajā video viņi izskatījās diezgan forši. Viņa ir tāda diezgan brīva, jā, viņa varēja būt pieguļošāka, bet man šķiet, ka tieši tāda, kāda viņa ir tagad, viņa ir vienkārši vislabākajā formā. Nākamā lieta ir šāds te krekliņš blūzīte. Šo jūs arī, starp citu, varējāt jau redzēt manā Instagramā, viņa bija uzvilkusi vienu dienu. Man ļoti patīk, ka ir garās piedurknes. Starp citu, pagājušajā humpalu ķērienā man brauca augumā kaut 3 cilvēki, ka es teicu rociņas, nevis piedurknes. Es tikai nedomāju, ka tas kaut ko ļoti maina. Nu, vismaz man tā šķita. Tikai, ka cilvēki saprot, es neko nemainu, bet oh well. Šeit te ir tāda tā kā apkaklīte. Un man vienkārši viņa ļoti patika, jo viņa izskatās interesanti kopumā. Viņa tiešām izskatās interesanti. Un viņa ir diezgan pagara. Kas man likās diezgan dīvaini bija tas, ka viņa priekšā ir garāka nekā aizmugurē, un vēl viena forša lieta aizmugurē ir šķēlums. Tad ir šis te krekliņš, kuram priekša ir garāka nekā aizmugure, kas ir diezgan dīvaini. Tad, kad uzvelk to pat īsti nevar redzēt, liekas, ka ir vienā garumā, bet priekša ir garāka. Vienīgais, kas man nepatīk, varbūt tas, ka krūtīs sēž diezgan tā dīvaini. Viņš varētu būt tāds brīvi krītošāks, bet nu neko padarīt. Ļoti smuks un man patīk uzlocīt rokas uz augšu, vienkārši saraut un tad arī izstās ļoti mīlīgi. Man šķiet, ka šis krekliņš varēja izskatīties nedaudz labāk, viņš varēja sēdēt krūtīs labāk, jo krūtīs man viņš ir nedaudz saspīlēts, bet man šķiet, ka tāpat tās izskatās ļoti labi. Nākamā lieta vispār ir nesens ķēriens, un tas ir šāds te krekliņš, blūzīte, arī starp citu tām rociņām, kas man nepārāk. Bet man sākumā likās, ka viņa būs tik nesmuka, jo man likās, ka, nu kā varētu izskatīties labi krekliņš, kas izstās pēc maza bērna kleitas. Bet tad, kad es uzvilku, viss bija ok, viss bija vairāk kā ok, un man šķiet, ka tas, ka viņa iet šādi te, tikai ļoti, ļoti izcēla gurnus, izcēla vidukli, un jā, man ļoti patīk. Man arī patīk šis te akcentiņš aizmugurē, ka viņš ir aizverams uz nevis podziņām, bet uz šādiem tā kā klipsīšiem. Un arī pati krāsa blūzītei, arī raksts. Kamerā viņa izskatās nedaudz bālākā dzīvē, dzīvē nedaudz košāki toņi, bet visā visumā man šķiet ļoti, ļoti forši. Lūk arī šis te krekliņš, man šķiet, ka šis ir ļoti cute. Man ļoti patīk, ka šeit viņš ir pieguļošs un tad tālāk viņš aiziet diezgan brīvs. Te var paslēpt savu vēderiņu uz ēsto un nekas nebūs redzams. Kā jau man patīk visu ielikt biksēs, es to arī varu ielikt biksēs. Pieregulēt, kā man patīk vislabāk. Piemēram, ielikt tikai vienu sāniņu un atstāt otru ārā, vai arī otrādāk. Un, jā, nav neko baigi īpaši, un šeit diezgan smuki. Kā jau redzējāt, kā es teicu, uzreiz izcēlās gurni, viduklis, ļoti patīk šis te griezums. Varēja varbūt būt garākas rociņas, kā jau teicu, piedurknes, bet, nu, pārdzīvosim šāds te. Un viņš tā kā ir domāts kā krītošs. Viņam ir diezgan dziļš dekoltē, es uzreiz varu to teikt, jā. Man ļoti patika šis te akcentiņš, man likās uzreiz padara šo te izskatu tādu koķetīgāku. Neskatoties to, ka jau dekoltē būs diezgan dziļš. Un iekšpusē, starp citu, ir iespējams piepogāt klāt šo te krekliņa daļu, jo lūk ir šis te ķeksītis un iekšpusē podziņa, līdz ar to nekritīs vaļā tas dekoltē, nebūs tā, ka viena krūts pēkšņi būs atsekta. Bet jā, ļoti foršs tāds un arī man patīk rokas, ļoti, ļoti labs man šķiet griezums.
Un lūk arī šis burvīgais krekliņš. Kā jau teicu, griezums ir diezgan dziļš. Bet, mani tas īpaši neattur. Man šeit ļoti skaisti izskatās, kaut kur līdzīgs, es nezinu, mājas kādam halātiņam vai kam tam līdzīgam. Bet man šķiet, ka ar biksēm izskatās vienkārši burvīgi. Te arī varēja piepogāt viņu, bet šobrīd man nav aizpogāts, jo man ir ar šiem nagiem diezgan sarežģīti kaut ko pogāt. Es nezinu, kāpēc pogāšana man ir mana vājā vieta. Visu citu es varu darīt, tikai ne pogāt. Problēma šim krekliņam tāda, ka viņš ļoti ātri saburzās, viņš burtiski pastāvēja pāris minūtes uz grīdas, un redzat, viņš ir saburzījies. Bet, jā, man ļoti patīk šis te aplis. Kā jau redzējāt, man šķiet ļoti jauks krekliņš, man šķiet viņu ļoti forši var pievilkt vienkārši pie visa, ko es spēju savā galvā iedomāties šobrīd, un es noteikti arī turpmāk viņu vilkšu daudz biežāk. Tad nākamā lieta jau ir man ļoti mīļš krekliņš, kuru es vēl neesmu uzvilkusi, bet es domāju, ka vasarā tas būs viens no tiem, ko es vilkšu visbiežāk. Un tas ir šāds te, un viņš ir nenormāli skaists. Šis te ir no kurienes. Es nezinu, kas tas tāds ir, bet tas ir no šādas te vietas. Es jums parādīšu. Kas to lai zina, bet es domāju, tas ir kaut kas no AliExpress vai no kaut kā tam līdzīga. Šis, starp citu, bija pilnīgi jauns, bet es pavisam nesen norāvu nost to birku. Būtu bijis īstenībā forši, šis būtu atstājis, tas varētu paskatīties, cik viņi vispār maksāja un tā. Bet jā, man šeit nenormāli skaists. Vienīgais mīnus ir tas, ka man padusēs iet iekšā šīs te mežģīnes. Tāpēc izskatās diezgan dīvaini, bet es domāju, ka to varētu kaut kā apstrādāt. Tās mežģīnes varētu kaut kā piešūt uz leju šajā te vietā. Un tad man šķiet, ka būtu labi, jo ja viņas tā apšuit kā, tad man šķiet, ka vairs neies padusēs iekšā, līdz ar to būs ērtāk nēsāšana. Šeit ļoti smuki izskatās. Man patīk ļoti ierulēt visu biksēs, bet man šeit vienkārši, tā izskatās ļoti labi. Ir vēl viens mīnus, kas ir lencītēs, bet es domāju, ka tas viss ir ļoti labojams. Lai šis krekliņš būtu ērts, viņu ir diezgan precīzi jāuzvelk, jo, ja neuzvelk precīzi šīs te piedurknes, tad arī lencītes paliek vēl ciešākas nekā viņas bija iepriekš. Līdz ar to ir diezgan sarežģīti, bet, kad tu esi ticis galā, tad man šķiet rezultāts ir tā vērts, jo arī neskatoties to, ka tās mežģīnes ir padusēs, tāpat tās man šķiet izstās ļoti labi un vienkārši tāds ļoti mīlīgs. Kā redzējāt, krekliņš ir ļoti skaists. Protams, ir tā mežģīņu problēma, bet man šķiet, ka tā ir atrisināma. Tad ir šāds te krekliņš, kas ir tā kā kroptupiņš. Par viņu es neko daudz nevaru pateikt, kā jau redzējāt, vienkārši parasts strīpains. Viņš ir tāds bordo ar tumšu zilu un baltām svītrām. Diezgan plats viņš ir, pateikt ļoti plats, daudz platāks nekā vajag, bet es domāju, tam tā ir jābūt. Viņš ir speciāli, man šķiet tā uztaisīt diezgan plats, un tūlīt jau redzēsiet viņu man virsū. Šis te krekliņš ir ļoti plats, bet man šķiet, ka viņš izstās ļoti forši, jo līdz ar to, ka viņš ir tik plats, viņš ir diezgan tāds brīvi krītošs, viņš diezgan pats iet tur, kur vēlās. Līdz ar to viņu nevar tikai ierulēt biksēs, bet, ja es, piemēram, daru ikdienas lietas, kaut ko, es nezinu, kustos vai redzēt vēderu, man šķiet, es nezinu, viņš uzreiz izskatās daudz tāds jaukāks, un es nezinu, man viņš vienkārši patīk, man ir grūti apraksturot, ko es īsti vēlos teikt. Nākamā lieta arī ir tēkrekliņš, arī kā kroptupiņš vairāk. Šis galīgi nav tā kā kroptupiņš, viņš ir nedaudz garāks, bet nav tik garš, kā būtu jābūt krekliņam. Un jā, parasts pelēks, pilnīgi bez nekā īpaša. Audums materiāls ir šausmīgi mīksts, viņš ir tiešām ļoti mīksts. Parasti mēs šeit lietoto preču veikalos tādus nevar atrast tik mīkstus. Šis ir XL izmērs, un man šis krekliņš ir tāds nedaudz liels. Viņš tāds baggy izskatās, bet man tieši likās, ka tāda izskatīsies ļoti skaisti. Šis ir tāds diezgan brīvs krekliņš, un man šķiet, ka viņš ļoti labi izskatās, ja viņu
ieliek biksēs. Līdz ar to viņš vienkārši, es nezinu, kaut kā iedod formu. Un, jā, arī no aizmugures nekas īpašs, parasts krekliņš. Bet tāds, man šķiet tiešām tāds jauks un vienkārši. Krekliņš, kuru jūs jau esat redzējuši man vienā video. Un tas ir šāds te, parasts tēkrekls. Un šis ir no Topshopa, starp citu, un tas ir 38. izmērs. Ļoti sketchy izmērs man, jo 38. ir reizēm tas, kas man der, un reizēm, kas man galīgi nedara. Ļoti atkarīgs no kompānijas, kas pārdod. Bet, jā, lūk, viņam priekšā ir šāds skaists izšuvums, kas ir izšūts ar diedziņiem, ar roku, ar adutiņu. Tā ir rakstīts Lover. Un uz kreisā pleca ir šāda te sirsniņa. Un man vienkārši likās, ka tiešām tāds mīlīgs krekliņš. Un, lai arī es tādas bieži nevelkāju, man šķita, ka kaut kur es viņu tomēr uzvilkšu. Kā redzat, šī ir ļoti, ļoti vienkārša, bet ļoti, ļoti skaisti. Un man šķiet, ka viņa vienkārši burvīgi sēž virsū. Un man ļoti patīk šis te uzrakstīņš. Man patīk arī rociņa. Kā ļoti, ļoti jauki. Un tad beidzot arī vēl viens krekliņš. Šis arī lencīšu. Nezinu, kur es tādu vilkšu vēl nevaru izdomāt, bet man likās diezgan jauks. Viņš ir ļoti plats, viņš arī ir diezgan liela izmēra. Šis ir 14. izmērs. Tas ir apmēram 40. 42. man šķiet. 42. tā ir rakstīts. Ir bišķi pa lielu, bet man šķiet, ka viņš ir diezgan foršs, un man šķiet diezgan labi arī sēdēs man virsū. Uz mana go-to vasarai, jo viņa ir tik cute. Vienkārši, Man liekas ļoti forši būs kopā arī kaut kādu parastu jaciņu, un viņi skatīsies ļoti labi. Tad pēdējā lieta ir bikses. Bikses šīs te ir vasarīgas vairāk, es teiktu. Viņas ir diezgan plāna auduma, bet nav caurspīdīgas. Un tās ir šādas te. Un viņām ir tādi kā plati gali, salīdzinoši. Un viņas nav līdz pašai potītei, viņas ir nedaudz virs. Bet es jums tūlīt parādīšu. Šīs ir tādas riktīgi vasarīgas. Es nevaru jums parādīt zemāk, bet jā, man šeit riktīgi foršas, viņas ir ļoti ērtas. Tas arī bija viss šim video. Es ceru, ka tev patika. Ja patika, noteikti nospied to laiku, kā arī abonē manu kanālu. Ja arī tu vēlies tikt nākamās nedēļas šautautā, tad viss, kas tev ir jādara, ir jāabonē mans kanāls, jānospiež laiku un jāiekomentē kaut kas apakšā, lai es zinu, kā arī tu vēlies tikt nākamās nedēļas šautautā. Un ja tev paveiksies, tas būsi tieši tu. Noteikti var man piesakot Instagramā, var pievienot Snapchatā, viss būs kaut kur šeit te rakstīts. Un tad jau tiekamies nākamajā reizē. Atā!